Latvijā šobrīd ir ap 40 briežu dārzu, un kā sokas ar saimniekošanu, to skaidrosim raidījumā ciemojoties Gulbenes pusē briežu dārzā Mežsētas. Veterinārārsta padomes un saimnieku pieredze, kā atnešanās laikā pasargāt piendevējus no dažādām slimībām, un arī stāstīsim par mūsu mājas mīluļiem, par modi kaķu šķirnēs, un būs veterinārārsta padomes runču laikam. Brieždārzs Mežsētas atrodas divu pagastu Strādu un Rugāju teritorijā, Pededzes upes Palieņu pļavās. Tāpat kā daudz brieždārzs, tas savulaik tika veidots ar vairākām iecerēm nākotnē. Pirms 5 gadiem Mežsētu brieždārzs ieguva arī oficiālu šķirnes briežu audzēšanas saimniecības nosaukumu, un šobrīd tajā mīt vairāk kā 300 stalbriežu. Tēvs pats bija kaislīgs dabas mīlis un mednieks, un brieži kā tādi dzīvnieki ir tādi skaisti un acī tīkami, un tad tēvs izdomāja, ka maz pamazām sākt veidot kaut ko tādu. Tad 2000. gadā sāka šo visu veidot, un 2004. gadā tika ievesti pirmie 70 brieži no Anglijas. Ieceres bija lielākas nekā viņas ir tagad, un iespējas bija doma arī tēvam, ka tie mīkstie ragi tiks atļauts realizēt viņus, bet mīkstos ragus neļauj griezt, tāpēc, ka dzīvniekam nedrīkst mainīt ārējo izskatu. Līdz ar to arī tā biznesa perspektīva atkrīt. Paliek tikai turismas, komercmedības kaut kad nākotnē. Tā šobrīd nav? Jā, nenotiek. Tātad ir turismas un gaļas realizācija. Briežu audzēšana ir ilgtermiņa process, un uz ātru peļņu gadā vai divos nav ko cerēt. Lai varētu runāt par rezultātu, tad jāpiet gadiem 5, 6. Kopumā briežu dārza ierīkošanā investēts ap 500 000 latu. Daļa ir SAPARD projektu atbalsts, daļa banku kredīts, bet savu ietekmi jau ir atstājusi arī krīze. Iepriekš arī par tām komercmedībām bija domāts, kad brauks daudz ārzemnieku un medīs un darīsies šeit, tad tagad krīze, kā zinām, ne tikai Latvijā, un kad visi kļuvuši piesardzīgāki un tā. Līdz ar to arī tās komercmedības arī nav tik aktuāli, nenotiek. Bet tie brieži paši sev tad arī atpelna vai? Pagaidām ir tā, ka vajag arī citas nozares, lai to visu uzturētu. Tāpat barībai ziemai sagādāt ļoti daudz vajag. Principā pagaidām ir tā, ka viņi paši kā tādi pa sevi nevar pastāvēt un atpelnīt sevi. Nākotnes ieceres ir tā, ka varbūt tās uzlabosies situācija, cilvēki vairāk gribēs apskatīt un arī medīt, un tai pašai gaļai varbūt cenas celsies. Varbūt arī izdomās mainīt likumu, kad drīkst tos mīkstos ragus realizēt, jo Krievijā un Ķīnā, Jaunzēlandē tā arī ļoti liela biznesa uz to taisa. Bet šobrīd viens no galvenajiem darbības virzieniem saimniecībā ir turisms, un arī šajā ziņā te ir vēl kas skatāms. Šobrīd mēs stāvam pie medību zonas, tur, kur ir pārsvarā meža cūkas un ir arī stalbrieži iekšā ielaisti. Jā, jūs jau iepazīstinājāt pirms tam, bet varbūt vēlreiz iepazīstināt, kas ir, teiksim, šie drošākie? Šie drošākie pirmā ir Miķelīte, pati pirmā no meža cūkām iemītniece šeit, un otrs ir Mikus. Kā vispār tas meža cūku stāsts jums sākās? Meža cūku stāsts sākās ar to, kad atrada cilvēki mazulīšus šitos te un paaudzināja, bet tā kā paaugās lielāki, nebija kur likt viņus, un tad zvanīja mums un prasīja, vai varam paņemt viņus pie sevīm audzināt. Turistam laikam tas ir diezgan eksotiski, pabarot meža cūku. Tas gan jā, daudz vienkārši tā izbrīnīti, kad kā var tā pieiet meža cūkai no rokas pabarot viņa. Šķiet, tās jau ikvienam piensaimniekam ir zināms, lai būtu augsts izlaukuma un veselīgs ganāmpulks, nepietiek tikai ar pilnu barības sili. Šoreiz runa būs par kādu Francijā ražotu produktu, kas pievienots goju barībai, būtiski samazina daudz slimību riskus. Ar šo vienu produktu, VitaTonic Prepartum, lietojot to barībā cietstāves periodā, aptuveni 20 līdz 40 dienas pirms dzemdībām, mēs varam profilaktēt gan piena trieku, gan augļusagas aizturi. Mēs varam metrītu profilaktēt, mēs varam profilaktēt ketozi, gluminieka dislokāciju un arī mastītu, jo kalcija absorpcija no barības tiek uzlabota pateicoties šim produktam VitaTonic Prepartum. Tas ir tātad ne tikai 2 vai 3 vienā, tas ir vismaz 6, 7 labumi vienā produktā, bet lietošanas laiks ir pirms dzemdībām, pirms atnešanās. Šo produktu izplata veterināro zāļu un preču lieltirgotāja Dimela Veta. Šīs firmas pārstāve veterinārā ārste Vita Būda Gaila uzskata, ka vispirms fermeriem, kas izmantot šo produktu, ir jāizprot, kāda ir tā iedarbība un arī iegūms. Šobrīd ir periods, kad dzīvnieki gatavojas atnesties, tātad gatavojas jaunai laktācijai. Un jebkuram fermerim, kam pajautā, viņš apzinās, ka šis ir brīdis, kad ir ārkārtīgi
saspringt uzmanību uz to, kāds būs pēcatnešanās periods, vai būs raksturīgās slimības, vai būs mastīti, vai būs ketozes, vai būs gluminieka dislokācijas, vai būs vēl kādas citas ligas, nu tāpat piena trieka, ja? Un visi ir tādi mazliet satraukti. Un es gribēju mazliet atgādināt, ka šobrīd, kamēr gotiņas vēl ir ciet, un es pieņemu, ka lielākā daļa gotiņu vēl patreiz gatavojas tikai dzemdībām, jo viņas tomēr ir sezonāli dzīvnieki, ja? Tad ir brīdis, kad mēs varam vēl daudz ko mainīt un novērst šīs problēmas, no kurām visi patiesībā baidās. Veterinārā ārste arī atzīst, ka, protams, ir jau medikamenti un metodas, kā pieminēto slimību risku gan mazināt, gan ārstēt. Tomēr vispirms ir jāizprot to cēlonis. Mēs zinām, ketozes cēlonis, enerģijas deficīts, mēs dodam daudz enerģiju. Mēs zinām, ka mastītu cēlonis, tātad ir iespējams imunitātes krišanās, atkal mēs darbojamies ar vitamīniem un citām lietām. Bet pats jaunākais, ar ko šobrīd es personīgi sastapos, ir tas, ka ļoti maz tiek savilktas paralēles starp kalcija līmeņa nodrošinājumu govs asinīs, tātad organismā, ar to, kāds būs pēcatnešanās periods. Un interesanti ir tas, ka 50% pasaules ganāmpulka, ne tikai Latvijas, bet pasaules ganāmpulka, patiesībā pirms un pēc atnešanās slimo ar tā saukto hipokalcēmiju, bet slēptā formā. Un tas nozīmē, ka saimniekam ar acīm tas nav redzams. Ja? Klīniski slima gotiņa ar piena trieku, jeb hipokalcēmiju mums ir redzama, jo viņi nokrīt zemē un visi zina, kas jādara, jāsauc ir daktars. Bet šī subklīniskā piena trieka vai hipokalcēmija nav pazīstama slimība. Un kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka tā ir ārkārtīgi liela ietekme uz pēcdzemdību periodu. Jo izrādās, tas atkal ir pierādīts, un pat man bija tikšanās ar Francijas speciālistiem, kur bija parādīta ļoti skaista korelācija starp subklīnisko hipokalcēmiju, ja piena trieku, un vainām pēcdzemdību periodā. Tātad, piemēram, izrādās, ka ja ap atnešanās laiku govs asinīs trūkst kalcijs, kā tas ir hipokalcēmijas gadījumā, tad viņai palielinās teju 20 reizes iespēja palielinās saslimt ar ketozi pēcdzemdību periodā, 8 reizes ar metrītu pēcdzemdību periodā, 5 reizes ar augļu segu aizturi un tā tālāk un tā joprojām. Un ja vēl barības devā ir vielas, kuras kavē kalcija absorpciju no barības, kā tas mēdz bieži vien būt, jo, piemēram, daudzi zemnieki mīl skābuma dzēšanai skābarībā izmantot dzeramo sodu, kas ir natrija hidrogēna karbonāts, un it kā veiksmīgi tiek galā ar šīm lietām. Tomēr nākas atzīt, ka ja mēs ieskatāmies mazliet mūsu mīlētajā un citiem netik mīlētajā ķīmijā, tad mēs ieraugam, ka natrija hidrogēna karbonāts ir viens no tiem, kas ķīmiskā ziņā barības devā piegādā ārkārtīgi daudz pozitīvi lādētas daļiņas, kuras savukārt samazina dzīvniekam iespēju absorbēt no barības, no brīnišķīgi izstrādātās barības devas absorbēt un uzņemt asinsritē kalciju. Tieši tas pats brīnums, kas notiek tad, ja cietstāvošām govīm izēdina ļoti lielā daudzumā ganību zāli. Šajā gadījumā ganību zāle, svaiga, sulīga ganību zāle satur ļoti augstu kālija jonu līmeni. Tas atkal ir pozitīvi lādēts, un tādā veidā šis pozitīvi lādēto jeb kationu pārākums barībā mums kavē tīri ķīmiskā ziņā absorbēt magniju un absorbēt kalciju. Un tā tad varētu izdarīt nelielu secinājumu, ka gadījumā, ja barības deva ir nepārdomāta no kationu anionu līdzsvara puses, mēs varam paredzēt, kā pēcatnešanās periods radīs ļoti lielus sarežģījumus. Šobrīd mēs esam izdarījuši secinājumu, kā Francijā ražotais produkts, kurš saucās Vita Tonic Prepartum, ietver sevi tādas 3 galvenās svarīgās detaļas. Tātad tā būs kationu anionu bilances nolīmeņošana, jo šis produkts satur ļoti lielā daudzumā tieši anionus, kas ir nepieciešami, lai kalcijs tiktu uzņemts caur barību, kas, protams, ir vislabākais veids, kā organismu nodrošināt ar kalciju. Tālāk ļoti augstā līmenī ir
tātad neaizvietojamo mikroelementu saturs, kas daļa ir helatizētā, jeb organiskā formā, un daļa ir neorganiskā formā, kas ir īpaši būtiski spurekļa, tātad dzīvbūtņu, jeb mikrofloras pabarošanai, jo spureklī dzīvojošās sīkbūtnes nav īsti apmierināts, ja viņām piedāvā tikai modernos organiskos mikroelementus. Viņiem ir nepieciešama arī neorganiskā daļa. Tātad mikroelementi un arī makroelementi un, protams, arī vitamīni. Bet par to, kāda iegūma ir praksē lietojot šo produktu, ir pārliecinājušies Lēdrugas pagasta Jura Girkens zemnieku saimniecībā. Šī saimniecība ir viena no lielākajām piena ražotājām ne tikai Vidzemē, bet arī Latvijā, un tajā ir vairāk kā 500 laucumu goju ganāmpulks. Saimnieks stāsta, savulaik preparātu lietojuši, bet tad pārtrauks to dot govīm. Bija tā, kad bija tie lielās piena cenas, un tad lietoja tiešām visu, ko vajag, un varbūt arī, ko nevajag, un nāca krīzes laiks, un tad praktiski nometa visas dārgās mantas, kas varbūt tās arī atmaksājās un kas neatmaksājās nost, jo tās naudas vienkārši fiziski nebija un nebija par ko iedot tām gotiņām to visu mantu. Un tas, protams, iespaidoja gan goju veselību, gan izlaukumus, gan visu. Tā, kad kādu laiku nedeva, tad jūta, ka nav rezultāta. Viss tas atsaucās ļoti uz pēcatnešanās periodu. Gotiņām ir pēc atnešanās piena triekas. Arī varētu būt gluminieka sagriešanās diezgan daudz, un tāpat tās mastīta. Visas slimības kādas viens iespējams, arī maziem teļiem tas ir iet uz teļiem, jo viņš sabalansē jonu sastāvu. Pozitīvu un negatīvu jonu. Viņš ļoti sabalansē tas preparāts. Pēc 2 nedēļu lietošanas jau bija vienkārši kā diena pret nakti un nebija vairāk tāda problēma tiešām piena triekām. Nesamazinās piena izlaukums pēc atnešanās. Nav medikamenti jālieto citi. Veselības stāvoklis. Pēc tam tas viss atkarā piena izlaukuma. Galvenais ir piena izlaukums. Saimnieks arī dalās pieredzē, kā šis produkts ir lietojams. Praksē sajauc, vienkārši varībā iejauc savu preparātu. Viņš var dot apmēram līdz kilogramam uz gotiņu. Tagad pēc pārtraukuma es sāku dot kilogramu. Pēc tam jūtu, ka mazliet laikam pa daudz samazināja. Uz puskilogramu apmēram katrai gotiņai iznāk. Tas ir atnešanās, pirms atnešanās perioda apmēram 20 dienas pirms atnešanās. Tiem lauksaimniekiem, kurus ir ieinteresējis šis produkts, tuvāk informācija jāmeklē firmā Dimela Veta Latvija. Liela daļa zemnieku jau ir mūsu firmas klienti, bet varbūt ir jāvēršas pret tiem, kas vēl nav sākuši sadarbību ar mums, kā mūsu speciālistu kolektīvs, un to es gribētu atzīmēt tieši liekot uzsvaru, kā mūsu speciālistu kolektīvs būtu priecīgs parādīt, pastāstīt, jo mēs savas programmas saimnieciskais skatījums ietvaros izbraucam pie zemniekiem uz vietas, lai piemeklētu to pašu noderīgāko pirkumu, jo dažkārt ir tā, ka zemniekam liekas, jā, viena tante teica, ka tas būs labi, ja viņai bija labi, tad arī mūsu saimniecībā varētu noderēt, tad mēs esam diezgan strikti šajā jautājumā un nemudinam pirkt pirkšanas pēc. Mēs gribētu redzēt un saprast, ar nolūku, lai katrs pie mums iegādātais produkts nestu maksimālo rezultātu. Informāciju varat iegūt arī zvanot pa bezmaksas tālruni 803 0008. Klāt marts, un tas jau ir arī kaķu mīlas dziesmu laiks. Kā pareizāk rīkoties saimniekam, lai pēc zinām laika nebūtu tik nepatīkamo pārdomu par jūras skolu? Sākot jau no janvāra vidus, runcīši, neskatoties uz laika apstākļiem, vai silts ārā vai augsts, bet viņi to pavasari jūt. Un varbūt, ka viņiem pašiem tas nekas nav traucējoši, bet viņi sāk traucēt saviem īpašniekiem. Ar pastiprinātu ņaudēšanu, dziedāšanu, interesantu uzvedību, kas arī pašam dzīvniekam ir ļoti normāla un pieņemama. Un viņš vienkārši citādi nevar. Viņš iezīmē teritoriju, špricē savus smaržas, kur vajag un kur nevajag. Tikai nezinu, kāpēc saimniekiem tas vairs nepatīk. Un
pavasarī vairāk kā jebkad nes dzīvnieciņus gan kastrēt, gan sterilizēt. Protams, tā ir saimnieka izvēle, vai viņš savu mīluli ir paredzējis pārošanai vai nav. Protams, veterinārā medicīna jau piedāvā arī dažādus medikamentus, bet speciālisti uzskata, ka nevienmēr tie dod labāko rezultātu. Medikamenti, protams, arī pastāv, bet ir praksē pierādījies, ka no medikamentu lietošanas vairāk ir komplikāciju nākotnē. Gan no tām tabletēm viņš ir daudz lielāki riski, gan arī tas, ka mēs izlaižam to kaķeni un kur viņa aiziet un ko viņa dara. Tomēr pierādījies, ka tās sterilizētās kaķenes nodzīvo ilgāku mūžu. Un vēl tagad ar saviem ziedojumiem varam palīdzēt arī klaņojošiem dzīvniekiem, lai pilsētā nepieaugtu to skaits. Mūsu klīnika jau vairākus gadus sadarbojas ar Valmieras klaņojošo dzīvnieku glābēju kopas aktīvistiem, kuri nes uz mūsu klīniku un par saviem līdzekļiem sterilizē kaķenes un kastrē runčus. Un tagad arī rodas iespēja, kad tur var piedalīties jebkurš Valmieras iedzīvotājs. Ziedojums klaņojošo dzīvnieku sterilizācijai var veikt Valmieras novada fonda kontos, un informāciju par tiem atrodam fonda mājaslapā. Var ziedot arī skaidrā naudā, to iemaksājot fonda birojā ar norādi Valmieras mīļdzīvniekam. Pirmie ziedojumi par klaņojošo dzīvnieku sterilizāciju jau ir ienākuši gan no labdarības koncertiem, gan individuāli ziedojot. Vecākos kaķus, kurus nav iespējams pieradināt un atdot cilvēkiem, tos ir domāts atlaist atpakaļ teritorijā, kur viņi dzīvojuši, bet jauniem kaķīšiem tiek meklēti saimnieki. Un, diezgan labi rezultāti ir, jo viņi parasti arī ir sameklējuši tos saimniekus. Tātad atgādinām, ka informācija par ziedojumu kontiem jāmeklē Valmieras novada fonda mājaslapā. Izrādās ne tikai šķirnes popularitāte, bet galvenokārt jau steidzīgais laiks, kurā dzīvojam, nosaka arī to, kāds mīļdzīvnieks mums mājās būtu vispiemērotākais. Jo nevienmēr varam savam mīlulim veltīt tik daudz laika vai līdzekļu, kā prasīt viņu kopšanu. Tiešām ļoti patīk pašlaik uz doto britu izpalvainie kaķi. Tur viņš ir, kā mēs smejamies, metri un kilogrami, ja viņš ir slinkam cilvēkam, kas pašlaik ir aizņemts ar biznesu, kas negrib ne peldināt, ne ķemmēt. Viņam nekas nav jādara britu izpalvaino kaķi. Viņš ir visā Eiropā pašlaik milzu popularitātei, jau kādus 30 gadus un savu vietu neatdod, izņemot vienīgais Ameriku. Amerikā vispopulārākie ir persieši. Tieši tāpēc, ka viņi ir ļoti pārtikusi tauta, viņš pats viņu nemazgās, viņš pats viņu neķemmēs, viņš aizdīs uz frizētavu. Ja, mums, diemžēl, tādas iespējas nav. Bet tas jau nenozīmē, ka Latvijā nav persiešu. Kaķu mīļotāju asociācijas Munkatu prezidenta Irēna Krēsla stāsta, ka laikam jau nav pat tādu šķirņu, kas šobrīd nebūtu pārstāvētas arī pie mums. Pat diezgan eksotiskas. Redziet, kāds viņš ir kaķis, ja? Viņš ir kaķis, bet viņam ir ļoti, ļoti īsa spalva. Viņam ir galīgi izmainīts galvas kausa forma. Redziet, uz šejieni skaties, austiņas griez uz šejieni. Viņam redziet, cik zemu ir novietotas ausis, ja? Viņas ir praktiski acu līmenī, ja, tās ausis. Tas arī skaitās viņiem ļoti vērtīgi. Viņš saucas Devon Reks, jo Devonšīras grāfistē 60. gados ir piedzimis viens kaķēns. Ir mēģinājuši Angļi viņu tālāk pavairot, tas nav izdevies, pēc 10 gadiem vēlreiz tāda pati dabas kļūda ir radusies, tad to ir paņēmuši savā ziņā amerikāņi, atkal tāpēc, ka viņiem lieli līdzekļi, lielas naudas un lielas iespējas un izveidojuši tagad jau kādu 40 gadu laikā šo šķirni. Bet kā labāk izvēlēties savu mājas mīluli? It sevišķi, ja tam nav paredzēts sētas kaķa darbs un peles nebūs jāmedī, vien jāsniedz prieks savam saimniekam. Šķirnes kaķiem visiem ir ļoti liela priekšrocība salīdzinot ar bezšķirnes kaķiem. Visi šķirnes kaķi tiek ilgu gadu selekcijas rezultātā izveidoti tādi, lai viņš jums mājās būtu mazs, pieklājīgs, labi audzināts bērns. Viņš zina, kur ir jāiet uz toleti, viņš zina, kur viņš drīkst iet, kur viņš nedrīkst iet. Viņš ir ārkārtīgi, viņš mīl jūs tā, ka jūs nevarat viņu nemīlēt.
Un jāteic, ka šis gads pēc austrumu kalendāra paies zaķa vai kaķa zīmē. Nekāda zaķa salīdziniet zaķa intelektu, kaķa intelektu. Mēs taču esam gudri cilvēki. Priekš kā mums zaķis? Mums ir kaķa gads. Mums latviešiem tas ir kaķa gads. Un kaķa gads ar to atšķirās, ka viņš ir 12. gadus tajā skaitā, ko mēs rēķinam, ja? Tas ir 4. pēc kārtas gads, un tas ir visveiksmīgākais gads. Kāpēc? Pirmām kārtām, kaķis vienmēr krīt uz 4 kājām. Tas ir vienīgais, kas viņu vieno ar zaķi, kas arī krīt uz 4 kājām. Bet kaķa gads vēl pie visa klāt, ja iepriekšējais tīģera gads bija agresijas pilns, viņš bija tāds nemiera pilns, tad kaķis, tas ir veiksmes luteklis, viņam ir vajadzīgs labs miers, nekāda ne mazākā kara un kašķa. Veiksmes gads, kaķis vienmēr ir ļoti uzmanīgs, bet te pašā laikā ziņkārīgs. Tas nozīmē, ka mēs ar jums attīstīsim kaut ko jaunu, uzmanīgi iesim uz priekšu un vinnēsim šajā gadā. Tad jāattīst tam kaķa gadam. Jā, tikai kaķa.